Cīņā ar vēzi pēdējā gada laikā ir daudz paveikts. Pateicoties papildus finansējumam, šogad valsts apmaksās inovatīvus medikamentus vairāku onkoloģisko saslimšanu ārstēšanai. Tomēr liels darbs vēl ir priekšā, uzskata nozares pārstāvji. Šogad inovatīviem medikamentiem onkoloģijas pacientu ārstēšanai piešķirti nedaudz vairāk kā 5 miljoni eiro. Valsts plāno apmaksāt vairāk kā 10 jaunus preparātus te uz 600 pacientiem. Ārsti uzskata, ka būs nepieciešams daudz vairāk medikamentu un daudz lielākam pacientu skaitam. Mēs gribam to, lai nepārtraukti mēs domātu par to, kas būs nākošais, kas būs nākošie medikamenti. Ja mums ir runa par to, ka vienai audzēji lokalizācijai tiek izvēlēti, tikai 20 pacienti, bet to ir vairāk, tad kāds būs tas nākošais solis? Vai tie būs vairāk pacienti, vai tas būs jauns medikaments, ko mēs pēc esošās naudas varam iekļaut? Bet tam jābūt ir procesam, jo katru gadu mēs redzam apmēram 10 jauni medikamenti ienāk onkoloģijas praksē, katru gadu 10 inovatīvi medikamenti. Un tā, ja mēs neejam pirmajā gadā neko nedaram, tad mēs jau nākošā gadā esam atpalikuši. Mums ir 5 vadošās lokalizācijas, kurā katrā ir vairāk kā 1000 pacienti. Tas ir tas pats prostatas vēzis, krūts vēzis, resnās taisnās zarnas vēzis, plaušu vēzis un ādas vēzis. Un tās arī tad prasa vislielāko, manuprāt, uzmanību. Un pats galvenais droši vien, lai šis finansējums vai iekļautās lokalizācijas saņemtu šo medikamentu visu gadu garumā, lai nav tā, ka gadu vidū pēkšņi pacientu skaits ir krietni lielāks un naudas nepietiek, tas nebūtu godīgi attiecībā pret mūsu līdzcilvēkiem, pret līdzpilsoņiem. Nozares speciālisti aicina lielāku uzmanību pievērst zāļu efektivitātei. Skaidrs ir, ka šodien tā situācija šo gadu nav tik labi, kā mēs to vēlētos tieši inovatīvo zāļu jomā. Principā mēs varam runāt Latvijā par jaunām zālēm, nevis inovatīvām. Īsti mēs nevaram nosaukt 20 gadus apkārt izgudrot zāles par inovatīvām zālēm. Skaidrs, ka šodien Saeimas sēdē aktualizētais jautājums onkoloģijas jomā tiek ļoti plaši pētīts pasaulē, un tas tiek pētīts ļoti plašos mērogos, ļoti virkni dažādās valstīs, un tiek izstrādāta virkni jaunu medikamentu. Jaunu inovatīvu medikamentu, kas šodien, protams, Latvijā attiecīgi netiek iekļauts šajā komerciālajā sarakstā, bet, protams, tas būtu mūsu mērķis, ko mēs gribētu panākt Latvijā, lai cilvēks ārstētu ar jauniem un efektīviem medikamentiem. 2017. gada maijā pieņemtais veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošanas plāns paredz, ka inovatīvajiem medikamentiem tiks piešķirti 14,7 miljoni eiro gadā. Manuprāt, šie 14–15 miljoni pieaugums, uz kā rēķina var ievest inovatīvus medikamentus, arī ir tas mērķis. Varēja nojaust, mums netika teikts, ka šiem 5 miljoniem šogad vēl būs pieaugums, varbūt no citiem avotiem, kur tā zāļu nauda netiks iztērēta. Visi saprot, ka onkoloģija ir nepieciešama papildus nauda. Pagaidām finansējums ir ievērojami mazāks, tomēr politiķi sola, ka onkoloģisko pacientu ārstēšana varēs uzlaboties. Šis jau ir gads, kurā onkoloģijas daļa tiek vēl 30 miljoni veltīti. Faktiski iepriekšējā gadā tika apzinātas lietas, kur vēl vajadzētu vēl papildus resursus. Konkrēti tā ir diagnostika, konkrēti tā ir arī ārstēšanās uzlabošana. Un tas, kas šobrīd arī notiek, tā ir vēl tiek izskatītas labākās, jaunākās zāles, lai palielinātu arī to spektru. Tā kā šī ir vairāk gadu programma. Es pieņemu, ka nākamā gadā vēl vairāk tiks uzlabojumi veikti. Ņemot vērā straujo onkoloģiskās saslimšanas izplatību, to uzraudzību un ārstēšanu noteikti par veselības aprūpes vienu no prioritātēm. Bet pagaidām papildus piešķirto līdzekļu tam nepietiek.